Dosim godu patiesībai, lasot no svētajiem rakstiem jau lasītos vārdus no pravieša Jeremijas grāmatas. Rūpējieties par tās pilsētas labklājību, turp es jūs liku aizvest, un pielūdziet to kungu par to, jo tās labklājība būs arī jūsu labklājība. Svētīs savu vārdu, Dievs, apgaismotu mūs ar patiesību, kas ir pāri laikam, dod mums pazemību, nedomāt, ka esam gudrāki, bet Tavu vārdu priekšā būt ar atvērtu sirdi un prātu. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Aizvadītās dienās norisinājās mūsu pilsētas svētki, un pilsētas svētkos mēs parasti pamanām un priecājamies par to, ko redzam, par sakoptām ielām, par atjaunotām ēkām, par ziediem, pieminekļiem, strūklakām, par koncertiem, par daudz ko labu, kas padara šo pilsētu skaistu un ērtu un pievilcīgu. Un tas ir labi to pamanīt. Skaista pilsēta ir dāvana, un mēs par to varam būt pateicīgi gan Dievam, gan cilvēkiem. Bet kas tādā dziļākā izpratnē veido pilsētu? Mēs reizēm varbūt spriežam, kāda būs Ventspils pēc 10 vai 20 gadiem. Un, kad to jautājumu uzdodam, īstenībā jau tur ir dziļāks jautājums, kādi cilvēki tad dzīvos. Gluži tāpat kā jautājums, kāda Ventspils ir šodien. Tas jau arī īstenībā ir jautājums, kādi cilvēki esam mēs, tāpēc mums ar tādu kritiku vajag būt piesardzīgiem, jo mēs jau runājam paši par sevi. Jo galu galā katra pilsēta kļūst līdzīga cilvēkiem, kas tur dzīvo. Un kas tad ir tas neredzamais spēks, kas pilsētu vai nu ceļ, vai noplicina, vai nu attīst, vai sagrauj? Kāpēc dažas pilsētas uzplaukst un citas līdzīgos apstākļos panīkst? Mēs, protams, saprotam un varam meklēt atbildes dažādos ekonomikas rādītājos un ģeogrāfiskā novietojumā, un, protams, tam visam ir sava un reizēm liela ietekme. Bet, kā būsim pamanījuši, reizēm pilsētas ļoti līdzīgos apstākļos attīstās dažādi. To mēs redzam gan Bībelē, ka pilsētām ir dažādi likteņi, gan pasaules vēsturē, to mēs redzam arī šodien. Un domājot par to, mums ātrāk vai vēlāk ir jāsaprot un jāatzīst, acīm redzamais, ka pilsēta jau neveido mūri un bruģis. Tas viss ir vajadzīgs, bet pilsētu veido cilvēki. Un vēl dziļāk pilsētu veido tas, kas ir cilvēku sirdīs. Visskaistākā pilsēta ar visskaistākām ēkām pēc brīža var palikt par neciešamu vidi, ja tur būs cilvēki ar ļaunām, neapmierinātām sirdīm. Sociologi jau to pēta un uzdod šo jautājumu, kas padara sabiedrību un pilsētu par stipru un dzīvotspējīgu. Un, protams, tur ir dažādi faktori, par kuriem mēs ikdienā nevaram nedomāt, un mēs varētu domāt, pārticība, protams, labas algas, ka cilvēki var atļauties dzīvot ērti, protams, tas arī ir vajadzīgs, materiāla pasaule ir vajadzības, un daudz citas lietas. Un tam visam ir nozīme. Taču atkal un atkal pētījumi parāda vienu un to pašu. Viens no svarīgākajiem faktoriem ir uzticēšanās. Un tādās pilsētās un sabiedrībā, kur cilvēki uzticas cits citam, tur ir mazāk noziedzība. Un ne tikai uzticas, bet ir pamats uzticēties. Tur ir mazāk noziedzība, labāka veselība, labāka ekonomiska attīstība un apmierinātība ar dzīvi. Bet redziet, mēs jau zinām, ka uzticēšanos nevar uzbūvēt no metāla, stikla vai betona. To nevar pieņemt kā lēmumu domas sēdē. To nevar līdzfinansēt ar Eiropas fondu naudu. Tas ir sirds jautājums, attiecību jautājums. Un, kad uzticēšanās pazūd, agrāk vai vēlāk sāk brukt vispārējais. Un tad Bībele iet vēl dziļāk un jautā,
Ne tikai kas dara sabiedrību stipru, bet kas veido cilvēku sirdi. Nesen dzirdēju par kādu interesantu gadījumu bērnu psiholoģijā. Kāds psihologs gadiem ilgi centās palīdzēt bērnam ar autismu. Kā zinām, tie ir bērni ar paaugstinātu jutīgumu. Viņš meklēja jaunas metodas, jaunas terapijas veidus, vingrinājumus, bet viņam bija jāatzīst, tas progress, ko viņam bija izdevies sasniegt, bija ļoti niecīgs. Līdz kādā brīdī viņš saprata, problēmu nevar risināt tikai strādājot ar šo vienu bērnu. Jāskatās bija uz to visu vidi, kur tas bērns dzīvoja. Un kad viņš sāk strādāt un pievērst uzmanību gan šī bērna vecākiem, un ģimenei, un apstākļiem, un tur, kur viņš gāja skolā, un sāk strādāt ar to, tad arī šis bērns strauji mainījās. Un tas pasaka kaut ko dziļi par mums visiem. Tas nav stāsts tikai par autismu. Mēs visi dzīvojam vidē, kas mūs veido. Bērni to izjūt īpaši spēcīgi, bet arī pieaugušie no tā nav atbrīvoti. Mūs veido valoda, ko dzirdam, attiecības, ko redzam gaisotni mūsu mājās, godīgums vai negodīgums darbā. Mūs ietekmē tas, ko sabiedrība sauc par normālu. Un tas lēnām ieplūst mūsu sirdīs un izraisa dažādas emocijas. Bet šeit ir vēl kāda patiesība. Mēs domājam, ka vide veido mūs, un tā, protams, ir taisnība, taču tikpat liela patiesība ir tā, ka arī mēs veidojam vidi. Un tas ir kā tāds aplis, kas viens otru papildina. Un tāpēc mums ir no vienas puses svarīgi novērtēt cilvēks, kas veido vidi, dara tās praktiskās lietas. Un, protams, vide nav tikai praktiskās. Un tikpat svarīgi mums ir novērtēt cilvēkus, kas rūpējās par cilvēka sirdi. Un, protams, veseli mēs esam tad, kad mēs rūpējamies par abām. Gan par redzamo, gan par to iekšējo. Pilsēta atstāja nospiedumus uz mums, bet mēs veidojam pilsētu. Tas ir tas, ko mums arī māca šodienas nolasītais teksts no pravieša Jeremijas grāmatas. Un varbūt tieši tāpēc Dievs tik ļoti aicina mums rūpēties par cilvēku sirdi. Ne no tādas sirds veselības, fiziskā viedokļa tikai, bet no garīgās izpratnes. Kā Salamans sacīja, par visu vairāk sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. No sirds izaug attiecības, veidojās ģimene, no ģimenes izaug kopienas, no kopienām izaug pilsētas. Un tāpēc pilsēta nav tikai vieta, pilsēta ir tāds kopīga sirds, kur veidojas no daudzu cilvēku, daudzām izvēlēm. Un tāpēc pravietis Jeremija pasaka kaut ko šķiet neparastu. Viņš nesaka, glābiet tikai savas dvēseles. Viņš saka, meklējiet tās pilsētas labumu. Interesanti, ka Jeremija to raksta cilvēkiem, kas ir trimdā. Viņi pat neatrodās savās mājās. Viņi no savām mājām ir aizvesti trimdā. Viņiem ir iemesls dzīvot sarūktinājumā. Domāt tikai par savu izdzīvošanu un domāt, ka tā īstā dzīve sāksies tad, kad mēs būsim mājās. Reizēm kristīgā vidē var dzirdēt tādas aizbildinājumus. Ko mēs ar to pasauli un pasaulīgo? Mēs jau ejam uz debesīm. Te mēs esam tikai uz laiku, tā kā trimdā. Taisnība jau ir, te mēs esam uz laiku. Gluži kā tie Jeremijas laika biedri, arī tur bija uz laiku, viņi bija trimdā. Un tieši tāpēc Jeremijas vārdi ir tik pārsteidzoši, jo viņš nerunā ar cilvēkiem, kur dzīvo pat savā zemē. Viņš runā ar cilvēkiem, kuriem ir ļoti daudz iemeslu būt sarūktinātiem, rezervētiem, neapmierinātiem. Varbūt pat nodarboties ar tādu pasīvu agresivitāti. Mēs neesam savās mājās, mēs esam atvesti pret savu gribu. Un pat tur, pat tādā vietā, kur vēl vairāk dzīvojot savās mājās, skan šie vārdi: rūpējies par savas pilsētas labklājību, jo tad tā kļūs arī par tavējo un par tavas ģimenes labklājību. Mēs esam tā saistīti, mēs neesam atrauti viens no otra.
Un šeit Dievs pasaka kaut ko pirmā brīdī negaidīt. Celiet namus un dzīvojiet tajos, stādiet dārzus un ēdiet augļus, veidojiet ģimenes, dzemdējiet un audziniet bērnus un lūdziet par to pilsētu Dievu. Nevis dzīvo kā ar neizstrāmētu somu, domādams, ka tā īstā dzīve sāksies kaut kad vēlāk. Noliec to somu malā un dzīvo pilnvērtīgi tur, kur Dievs tevi ir nolicis šodien. Ne tāpēc, ka viss apkārt būtu ideāls, Babilonā noteikti nekas tik ideāls nebija. Tā bija piespiedu vieta, kur dzīvot. Bet tāpēc, ka Dievs saka, es esmu Dievs neatkarīgi no vietas, kur tu atrodies. Es esmu Dievs visur. Tur, kur tu esi. Pat Babilonā. Un tad Dievs dod šos aicinājumus vai pavēles. Un tās nav tikai dažādas, viena no otras atšķirīgas pavēles. Tas ir kā tāds aicinājums uz vienu veselu dzīvesveidu. Celiet, stādiet, veidojiet ģimenes, audziniet bērnus, lūdziet. Pavisam īsti celiet mājas. Nevis teltis, celiet mājas. Tas nozīmē veido piederību, pastāvību, atbildību. Nemeklē tikai tādus pagaidu risinājumus. Dzīvo ar attieksmi, šeit es esmu, šeit es rūpējos, šeit es palikšu, šeit es uzņemos atbildību. Un ja māja ir uzcelta, tad ar to jau vēl nekas neapstājas. Tad ir jautājums, kādu dzīvi es būvēju tajā mājā, kādas sarunas tur notiek, kādas attiecības tur tiek veidotas. Vai cilvēki tur jūtas droši un gaidīti, vai tur skan pateicība, vai tikai pārmetumi, vai bērni redz, kā veidot dzīvi, kā risināt konfliktus, vai bērni redz, ka vecāki izlīkst, vai viņi dzird cieņpilnus vārdus, un ar to visu tiek būvēta pilsēta. Pēc tam Dievs saka, stādiet dārzus. Tas arī ir zīmīgi. Stādīt dārzu nozīmē ticēt rītdienai. Jo dārzs nenes augļus uzreiz. Ir augļu dārzi, kuri prasa vairākus gadus, lai vispār augļus no turienes varētu savākt. Tas nozīmē, ka cilvēks dara kaut ko tādu ticībā uz nākotni, iespējams, tad pilnībā nekad no tā pat negūstot visu labumu. To dara vecāki, kad viņi audzina savus bērnus, to dara skolotāji, to dara treneri, to dara cilvēki, kur iegulda jauniešos, to dara baznīcas. To dara cilvēki, kas iestāda ozolu, kuru viņi pilnā augumā nekad neredzēs. To dara cilvēki, kas dzīvo ar domu, ka pasaule nebeidzas ar viņiem. Varbūt viss no mums vairs neiestādīs savā dzīvē jaunu ābeļdārzu, bet tas nenozīmē, ka mēs joprojām nevaram stādīt. Mēs visi katru dienu kaut ko stādām. Mēs stādām vārdus, mēs stādām paradumus, mēs stādām attiecības. Mēs vai nu veidojam cerību, ticību vidi ap sevi, vai tādas stepses, padošanās un kritikas vidi. Mēs stādām mīlestību vai mēs stādām naidu. Un kādu dienu mūsu bērni un mazbērni ēdīs augļus no tā, ko mēs šodien stādām. Un tas šodienas laikmetā šķiet cilvēkiem nenākt ir viegli. Jo šodien cilvēki grib visu uzreiz, rezultātu šodien, atbildi tūlīt, baudu tagad. Bet Dievs māca pavisam citu ritmu, viņš māca domāt paudzēs uz priekšu. Jo cilvēks stāda koku tikai tad, ja viņš tic, ka rītdiena ir tā vērta. Un varbūt zem daudzām šodienas sabiedrības problēmām slēpjas viena dziļāka problēma, kas nav ekonomiskā krīze vai demogrāfijas krīze vai drošības krīze, bet tā ir cerības krīze. Kad cilvēks pārstāj ticēt nākotnē
Un, protams, mēs pārstājam ticēt nākotnē, kad sabiedrība pārstāja ticēt Dievam. Un tad cilvēki pārstāja stādīt, pārstāja ieguldīt, pārstāja domāt ilgtermiņā. Un ģimene un bērnu audzināšana ir viens no rādītājiem, no kur nevar paslēpties. Tas nemelo. Dievs saka, dzīvojiet tā, it kā jūsu dzīvei šeit būtu nozīme, jo tā tas arī ir. Veidojiet ģimenes, audziniet bērnus. Un visbeidzot viņš saka, lūdziet par pilsētu. Ne tikai dzīvojiet tajā, ne tikai strādājiet tajā, kas arī ir labi, bet lūdziet. Un tas nav viegls aicinājums, īpaši toreiz tajā vidē, kad vajadzēja lūgt par pilsētu, kurā tu esi ar varu atvests. Jo Babilona nebija viņa sapņu pilsēta. Tā bija viņa trimda. Un tomēr Dievs nesaka, nosodiet to, atrodiet visas problēmas, kas tajā pilsētā ir saskatāmas. Gaidiet beidzot, kad jūs no turienes varēsiet aiziet prom, un kad beidzot sāksies jūsu laimīgā dzīve, viņš saka, lūdziet. Jo lūgšana maina ne tikai pilsētu, tā vispirms maina cilvēku, kurš lūdz. Tā māca paskatīties uz to vidi, kur tu atrodies, ar citām acīm, nevis ar kritiķa acīm, bet ar tādu cilvēku acīm, kurš mīl. Un ja tu savu vidi, kurā tu dzīvo, tikai kritizē, vai par to kurni, tad tu kļūsti par kalpa dvēseli, un tu arī neko nespēji vairs radīt. Un tad tu audzini tādus bērnus, un atkal tas kļūst par paudžu jautājumu. Jo redziet, ja mēs neko ārēji neradām, nebūvējam, nestādām, tad ļoti iespējams tāda var palikt arī mūsu dvēsele un dzīves redzējums. Un vēl viena lieta. Neviena no šīm pavēlēm nav ātri izpildām. Māju neuzceļ vienā dienā, dārzu neizaudzē vienā vasarā, pilsētu neizmaina viena lūkšana, bērnus neizaudzina ar entuziasmu, tādu pacēlumu brīdi. Tie visi ir jautājumi, kas prasa tādu ilgstošu nodošanos un uzticību. Tas nav tāds aicinājums uz īstermiņa projektu, kurā var apgūt naudu, bet uz domāšanu paudzēs. Kur tu saproti, varbūt es pat neredzēšu visus augļus. Varbūt to redzēs mani bērni, varbūt tikai mazbērni, un ar to arī pietiek, lai darītu. Jo cilvēks, kurš tic Dievam, dzīvo ne tikai tam, ko viņš redz šodien un ko viņš bauda pats. Viņš dzīvo arī tam, ko Dievs paveiks rīt. Tieši tāpēc Jeremijas vārdi arī mums šajā pilsētas svētku nedēļā ir aicinājums, kā dzīvo cilvēks, kurš tic, ka nākotne nepieder bailēm, lai arī ir daudz iemeslu baidīties. Nākotne nepieder nejaušībai. Nākotne pieder Dievam. Un tieši tāpēc ir vērts to celt. Tieši tāpēc vajag stādīt dārzus, vajag celt mājas, vajag dibināt ģimenes, audzināt bērnus un mazbērnus, un vajag par to pilsētu lūgt. Pat tad, ja tu neredz augļus uzreiz. Un tad tur rodas vēl viens svarīgs jautājums. Ja pilsētas sirdi nosaka cilvēku sirdis, un tā tas tiešām ir, tad kas spēj mainīt cilvēku sirdi? Mēs varam uzcelt skaistas ēkas, un ja tas tiek izdarīts, tas ir labi. Ir labi, ja tiek pieņemti labi likumi vai kādas labas programmas, kas palīdz cilvēkiem. Tas viss ir labi, tas viss ir vajadzīgs. Bet neviena programma nevar iemācīt cilvēku mīlēt. Neviens likums nevar radīt līdzjūtību, neviens projekts nevar iedot cilvēkam cerību. Un tieši tāpēc ir interesanti, kā rīkojas Jēzus. Viņš gandrīz nekad nesāk ar kādām ārējām lielām sistēmām, viņš vienmēr sāk ar cilvēku. Viņš sāk tā, kā mums liekas, ja mēs tā darīsim, būs pa lēnu vai ātrāk. Bet viņš satiek cilvēku, viņš satiek muitnieku,
Un šis muitnieks, tas ir dzīvojis negodīgu dzīvi, kļūst godīgs. Viņš satiek zvejnieku, un zvejnieks kļūst par cilvēku zvejnieku. Viņš kļūst par patiesības sludinātāju, par žēlastības apliecinātāju. Viņš satiek Pēteri, kurš sākotnēji ir tāds viegli agresīvs un bailīgs, vēlāk viņš kļūst drosmīgs un iet līdz galam. Viņš satiek Mariju Magdalēnu un dāvā viņai jaunu dzīvi. Ne visi, kurus viņš satika, viņu pieņēma, bet tie, kas viņu sastapa, patiesi sastapa, vairs nekad nebija tādi paši. Un te notiek kaut kas ļoti kluss, bet ļoti spēcīgs. Mainās cilvēks. Un līdz ar to sāk mainīties arī visa tā vide ap to cilvēku. Un tā tas vienmēr ir. Mēs ceram, ka dzīve būs laba, ja būs labāki apstākļi. Bet būtībā labi apstākļi veidojas tur, kur veidojas labi cilvēki. Tur mainās cilvēku sirds, mainās attiecības, mainās darba vide, mainās kaimiņu attiecības. Tur mainās pilsēta. Tieši tāpēc Jēzus nesāk ar Romu, ar imperatoru, viņš nesāk ar varu, viņš pat noraida politisko varu, kad tā viņam tiek dāvāta. Jo viņš zina, ka tas, ko viņš dara, ir tas dziļais pārvērtības darbs. Ja mainās sirds, ja mainās ģimene, ja mainās kopiena, bet tas viss sākās no sirds. Pilsētas Eiropā sākās dažādi. Parasti tur bija kaut kāds iemesls, vai nu tas bija tirgus vai osta, varbūt kāds dzelzceļa mezgls. Bet, lai pilsēta attīstītos gandrīz visur rietumu pasaulē, ar laiku vajadzēja būt vismaz 3 ēkām – rātsnamam, skolai un baznīcai. Rātsnams tas rūpējās par kārtību, skola, kas rūpējās par prātu, un baznīca tas rūpējās par sirdi. Un tikai tā rietumu civilizācija ir augusi. Un skatoties uz mūsu pilsētu, mums ir jābūt pateicīgiem par visu, kas ir labs tapis un top. Bet mēs tajā pat laikā, protams, saprotam, ka mūsu pilsētas lielākā vajadzība nav tikai vēl viena skaista ēka, lai gan daudzas ēkas tiešām gaida uz atjaunošanu un labiem saimniekiem. Pilsētas nākotne sākas daudz klusāk, nekā mēs reizēm iztēlojamies. Ne domas sēdēs, lai arī tās ir vajadzīgas, ne lielos projektos, lai arī tie ir vajadzīgi, bet cilvēks sirdī. Un kad cilvēks sastop Kristu, viņš nepamostas citā pasaulē, bet viņš sāk uz pasauli skatīties citādāk. Tās pašas mājas, tās pašas ielas, tie paši cilvēki, bet viņš sāk skatīties citādāk. Un tieši tā pasaule mainās. Nevis tāpēc, ka vispirms mainījās pilsētas, bet tāpēc, ka mainījās cilvēki. Jo pilsētas nav tikai ēkas un ielas, pilsētas ir cilvēku sirdis. Zīmīgi, visa Bībele sākās dārzā, Ēdenes dārzā, perfektā vidē, harmonijā. Un Dievs tur ieliek cilvēku. Tā sākas lielais Bībeles stāsts, cilvēks stāsts. Cilvēks tur tiek ielikts, lai viņš šo dārzu kopj un sargā un par to rūpējas, un lai viņš nes tur augļus. Bet zīmīgi, ka Bībele nebeidzas dārzā. Bībele beidzas pilsētā. Tur ir daudz vairāk cilvēku un daudz vairāk attiecību. Bībele noslēdzas ar jauno Jeruzalemi, pilsētu, kurā mājo Dievs un cilvēki. Un zīmīgi, ka šīs pilsētas vidū atkal aug dzīvības koks, tas pats koks, kas Ēdenes dārzā. Tas nav nejauši. Tas tikai parāda, ka Dievs nekad neatsakas no savas sākotnējās ieceres un ideāla. Tas, kas sākās radīšanā, reiz sasniegs savu pilnību, un mēs esam šī procesa dalībnieki. Un tāpēc Jeremijas vārdi nav tikai padoms trimdiniekiem, tas ir aicinājums arī mums. Ja vēlaties Ventspilniekiem, vai kur jūs katrs dzīvojat, celiet mājas, stādiet dārzus, veidojiet ģimenes, dzemdējiet bērnus un lūdziet par savu pilsētu.
Ne tāpēc, ka ir atnākuši labie laiki un pasaule ir kļuvusi pilnīga, bet tieši tāpēc, ka Dievs vēl nav pabeidzis savu darbu. Un tā ir mūsu iespēja Dieva darbā piedalīties, tieši darot šīs lietas. Un tad, kad pilsētas svētki atkal paiet, tad īstenībā viss tikai sākās. Mūsu mājās, pie pusdienu galda, darba vietās, skolās, slimnīcās, uz mūsu ielām, kafejnīcās, frizētavās, veikalos. Tieši tur top pilsētas nākotne, jo tur ir cilvēki un tur ir cilvēku sirdis. Tieši tāpēc Dievs mums šodien saka, meklējiet tās pilsētas labumu, kurā jūs dzīvojat. Jo, ja jūs meklēsiet tikai savējo, jūs to neatradīsiet. Tas labums ir kopējs. Dzīvojiet tā, it kā nākotne piederētu Dievam, jo tā jau tas arī ir. Un tikai tā jūs varēsiet dzīvot saskaņā ar patiesību. Un tad Bībele rāda tādu lielāku ainu, ka kādu dienu visas mūsu nepilnīgās pilsētas piekāpsies vienai lielajai pilsētai. Tēlaini šai jaunajai Jeruzalemei, kuras arhitekts un cēlājs būs pilnā mērā pats Dievs. Bet līdz tai dienai Viņš mums ir uzticējis to pilsētu, kur mēs katrs dzīvojam. Tur, kur ir mūsu līdzcilvēki, bērni, ģimenes, kaimiņi, darbs, ikdiena. Un Dievs saka, meklē tās pilsētas labumu, jo pilsēta neveido mūri, pilsēta veido cilvēku sirdis. Un cilvēks sirds savu patieso mājvietu atrod Dievā. Un tā mēs esam gan šīs zemes, gan debesu pilsoņi. Un tā mums ir šis uzdevums – veidot vidi un piedzīvot kā vide, kur mēs veidojam ar Dieva palīdzību, veidot cilvēkus. Tā mēs viens otru varam papildināt. Bet katram no mums, neatkarīgi no mūsu vecuma, no tā, kur mēs esam, ir kaut kas, ko mēs varam pielikt pie šīs pilsētas veidošanas. Un ja mēs no sirds veidojam šo pilsētu, kur mēs dzīvojam, tad mēs piedalāmies arī Dieva pilsētas celšanā. Āmen. Debes Tēvs, mēs lūdzam Tavu svētību mūsu pilsētai. Rādi mums, kā mēs varam būt nevis turnētāji un tikai gaidītāji, bet ka mēs varam atsaukties Tavam aicinājumam stādīt dārzus, celt mājas, audzināt bērnus un visu to darīt paļāvībā uz Tevi un lūdzot Tavu svētību. Dod mums to prieku piedzīvot, ka varam būt dalībnieki Tavā darbā, veidojot šo pilsētu un veidojot to pilsētu, uz kuru ved visa cilvēces vēsture, uz jauno Jeruzalemi, kur Tu valdīsi. Āmen.